Kuras dienas rīts šis jau ir? Kas to sastāv? 7. Es arī nezinu vairs. Pa nakti drausmīgi lija. Es domāju, ja tādā lietu sanāk būt ārā, tad ir vienalga, vai tev ir tur lietas metals vai nav, tad tu esi pilnīgi slapš. Brokastīs šorīt ir dabūt omleti, nūdeles un kaut kāds nesaprotamas plāceniešus. Atnes kaut kāds fritētas banāns. Fritētas banāns? Nezinu, kaut kas rakstīts, banāna bija. Tad tie varētu būt labi, ja skatīties vēl. Kaut kāds banāns fritētas. Tā, šorīt ir tās brokastis tādas interesantākas. Kas bija tas plācenīts? Tas tā kā tāds dikti safritēts kabatas varētu būt. Nezinu, kaut kāds viņa burtis varētu būt. Jā, tas banāns ir salds vai sāļš? Vairāk salds. Tas ir būs saldais. Jā, brokastis ir ar skaistu skatu. Botāniskajā dārzā. Mums izpratnē. Pagājuši nakti tā līka. Šorīt tāds svaigums dabā liekas tāds gaiss, tāds svaigāks. Bet tad, kad saulīte sāks karsēt, kad šis viss sāks tvaikot ārā, tāda gan būs diezgan smagi. Tā teritorija vien jau ir tā vērts, lai tu te varētu te gribētos te pastaigāties, padzīvoties. Bet tas ritms mums ir tāds, un tas apskatāmo lietu daudzums ir tāds, ko gribas paspēt, ka ilgi dzīvot vienā vietā. Un vienkārši nav laika. Bet valsts ir ļoti, ļoti, ļoti skaista. Ļoti skaista vieta te ir. Vienīgi vakaros viņiem interesanti. Tad, kad tu varētu vēl te tā pastaigāt vai kā, principā te viss ir tumšs. Te tā izbaudīt var tikai tajā laikā, kamēr ir dabīgā gaismiņa. Tas nozīmē, ka 6 ir jāsāk, un principā bišķiņ pēc 6 jau tā kā jābeidz. Jo vienkārši paliek tumšs. Vāverīt. Nosti tikai tāda pudeļvirs te tev, draudziņa ir. Pienācis tas brīdis, ka pakojamies un laižam tālāk. Katrā vietā liekas, vai tiešām citur būs vēl smukāk, vēl labāk, vēl interesantāk. Beigām baigi labi sanāk. Jā, Malaizija liela, skaista, interesanta zeme. Reku būsim pie mērķiešiem. Pagriezies pa labi. Platforma A1,6, platforma B2,7. Kur mums diez vajag? Līdz vārtiņiem esam tikuši. Un priecīga sieviņa arī sēž. Barjera mums ir manuālā. Un tā sieviņa, kas sēž tur tajā būdiņā, viņa ar striķīti vienkārši mums pacēla barjeru. Gribējāt lauku ceļu? Jā, un te varētu kaut kā čūst rāpēt. Dabūjāt lauku ceļu. Es domāju, pēc tiem lietiem pie lielākas satiksmes šitie vispār būtu tikai traktori izbraucami. Kā es te arī skatās, ka līs pagājuši nakti ir. Ai, kā man gribās redzēt šitos gardegu un mērkaķus. Kaut kad viņi atnāk. Jo. Mēs šeit paskatījās. Te tāds dīvains klusums apkārt. Nav tās pierastās džungļu skaņas. Un bija rakstīts tur blakus teritorijā uzmanību krokodili. Un es ceru, ka šeit neviens pēkšņi neuzradīsies. Reku smukā lielā dubļu zivs atkal. Dubļu zivs. Tas smukāk viņi ir. Pilnīgi neticās, ka te tas ir tik brīvā dabā. Tā, kad mēs te esam un viņi te nāks un ēdīs un varbūt es viņiem iepatikšos. Galvenais, lai somu negrib atņemt. Un viens tur augšā kokā. Tāpēc tur krakšķēja kaut kas. Tur, ka viņš sēž. Kur ir? Jēziņ, cik smuks. Vai cienīgi kāds daļš?
ārprāts. Un tāds melns arī viens kāp lejā. Tie būs tie otrie? Ak, šausmas, es nevaru. Viņš ir tepatās. Tepat rokas stiepiena attālumā. Sveiks, čalīti. Vai kāds viņam? Reku tūlītās ņammis nāk. Ko viņam tur dod ēst? Tagad tādu maizīti? Nē. Arī pasties, ka tur nāk vēl šitie te vesels bars. Bet šitie ir tie. Šitie mazie nejaukie. Šitie kaut kādi arī īpaši vai parastie tie makaki? Cerot, mēs te pat stāvam. Vienkārši grāvītim otrā pusē. Viņš sēž. Paskat, kas tur no tā koka nāk lejā. Jā, ak, Dievs. Ak, Dievs. Cik stilīgi. Es nevaru. Ak, Dievs, kā viņš lec. Jā. Tas lecējs nu baigais. Tie viņi apvainoja. Viņš apvainoja. Tur nāc vēl daudz viņu. Daudz. Jā. Šis tāds lāgu puika. Un šis ir izbadējušākais. Šis vienīgais ēd tagad. Viņš pēc tāda opja izskatās. Jo. If you put the food on the platform there, table, the macaque will take all. This is a cheeky monkey. Even we feed them, as long for don't disturb the proboscis monkey, they still do that. They are so greedy monkey. Un šitie puiši, principā, tagad tādi okupanti. Šitie, jā. Jo patreiz nevar barot dagunmērkaķis, tāpēc, ka šitie te ir saskrējuši. Un šitie ir tik rīgi, ka viņus nevar piebarot. Ne, tie sīkie visi aprī. Un kad viņam dodēs, tam viņi aprī. Es teiktu, Viņš stāst kaut ko atvilkāties, es nedod, blisinās te virsū. gribētu tos paglaudīt to galvu. Jo. Būsies viss koks ir pilns ar šitiem ērmiem mazajiem. Gaid, ka dosim. Jā. Tas varbūt ir papus ar bērniem spēlējās tagad. Vienkārši sadeva pausīm abiem diviem. Sievietes ir diezgan kašķīgas. Tā ir sieviete. Ar bērnu. Sievietes ir agresīvas. Tagad tādi bērni. Tas uzsēdās uz zara. Un šūpojās. Tagad nešūpojās vairāk. Arī pakustinās zaru, lai šūpojās. Ne, tagad pakarāsies. Viņš iešūpināja zaru. Redzi? Šitie divi tik spēlējās. Piedod, man bail no tevis. Aldi! Ei. Nē, kaut ko viņš dabūja. Mērkaķis noķēra kaut ko. Viņš tur ēd. Kaut kādu saknīti. Bet pēc saknītes tā vajadzēja ņurkot? Es nezinu.
Viņš varbūt gribēja to zivi noķert, izrādās viņš ir gaļēdājs. Neizpram ar saknīti. Pilni krūmi arī ar tiem degunmērkaķiem. Bet viņi nenāk, kamēr šitie makakas te ir. Tie laikam baigi kauslīgie ir. Degunmērkaķi izskatās tādi inteliģentāki. Kāds karājās kokā, kāds pašūpojās. Nu, varbūt, ka tie aizies un tie nāks šurp. Būtībā te ir divas nometnes. Mazie briesmīgie makakas, kašķīgie, kauslīgie un degunmērkaķi. Nekaunīgie. Un degunmērkaķi. Tagad viņi te tā lēnām, tie tur aiztinās. Lēnām virzās uz barošanas platformas pusi. Te visi krūmiņi ar viņiem ir pilni. Cits šūpojās kokā, cits tur uz zariņa tur šūpojās. Viņi, ir kā viņi gaida ēst, bet tajā pat laikā, ja atnāks makakas, tad viņi atkāpsies. Un tie briesmoņi arī vēl pilnībā nav aiztinušies. Oi, kā mēs sēžam. Šis tā laikam meitene ir. Dāmas vienkārši lien no krūmiem ārā tagad ar bērniem. Tā ir meitene. Vīrieši ir skaistāki šajai sugai. Hei, dāma! Viņi skatās tagad uz to čalīti, re, ka tur. Nu jā. Tas varbūt ir boss. Dzimtas tēvs. Jā. Viņa pirmā lēdī. Varbūt viņa pirmā lēdī. Jā. Ui, paskat. Palika daudz ņiprāks. Paskaties, kāds ņiprāks palika. Jā. Kas potrum. Patīk, kā tas tur rukštais krūmos. Nav ko es tad palaizīs zālīti. Zālītis ir rasa. Ciltstāvs teica, ka var iet čalīši. Bet makakas ir atkāpšies aizvien tālāk. Nu jā, ir, ka tur. Jā. Šito es nemaz neredzēju, tas tā klusiņām sēž. Es domāju, Aigars. Viņš kaut ko stāsta savai ciltī. Un viņam atsaucās. Viņš stāsta, nedod šodien ēst. Turisti atbraukuši arī grib redzēt, kā mēs ēdam. Man nedod. Viņam tā dziesmiņa, tā valodiņa tik laba. Jā, te pilni krūmiņi ar dzīvām radībiņām, kuras mēs nemaz neprotam pamanīt. Un te, kur mēs ejam, tā arī būtībā ir viņa teritorija, jo man sākumā likās, ka mēs aiziesim, tur būs kaut kāds, es nezinu, kas man likās. Bet viņi te, principā šeit visur, tu var iet un te var sēdēt kāds kokā un uz tevi skatīties. Es pieņemu, ka kāds makaka tev arī kaut ko var atņemt. Vai kā man patīk.
Es varētu nosēdēt vairākas stundas uz viņiem skatoties, bet, nu, ceļš priekšā sauc. Un te gar to malu, te starp tām saknītēm ir tādas pļaņškas, kurās dzīvo tās dubļu zivis. Tikko bija, arī kur ir viena. Diez vai tur video viņu starp tiem zariem varēs saredzēt. Tādus brīnums es arī nebiju redzējusi vēl līdz šim. Nu, un es pieņemu, ka arī tajās aliņās viņas tur dzīvo, kas ir starp saknēm. Bet to es varu tikai minēt. Nu, tas tā ir vienīgā robeža starp cilvēkiem un dabu. Tas bars kaut kur prom džungļos. Nu, redz, barošana nesanāca, un vārtiņi ciet. Tas ir ieknābās. Nu, tas viens jau ieknābāja, bet tie pārējie jau netik klāt. Ir uzraksts uzmanību, tur var būt krokodīli, un te ir sunīši, kas sargā krokodīlus, vai ir viņiem zacenīte. Vai cik ļauni sanāca. Bet reāli. Esam pieturējuši šoseis malā pie duriāniem. Viņiem ir baigi jautri, ka mēs taisamies viņus ēst. Bet mēs ēdīsim, vai ne? Jau es sajūtu to smaržu. Tā, tante neko angliski nesaprot, bet mums kaut kā vajadzētu saprasties, ko mums vajag. One ringgit? One ringgit. Tas jau pavēlt. Bet viņi sagriezīs. Nē, man tā smarža tie labi patīk. Mums vēl vajadzētu noskaidrot, kas šitas tāds ir. Viņa būs bildē. Rekā, tas notiksies tūlītās. Es gan, ko tur cirst ir. Vai es tā nebiju ievērojis, kā viņi tur tā tirgū cirta? Mums nav viegli tam durienam tikt klāt. Mēs paši tiešām tur netikt iekšā. Nē, viņš nav tā. Ar ko tu mēs? Nu, būs taisās vaļā. Tur pat 2 gandrīz. Jā, tās adats ir asas un bez cimdiem var. Nav tik traki daudz viņā. Nē. Nu? Nu, ko tu teiksi tagad par durianu, Alda? Good. Jau nākamo reizi? Labs. Ir labi? Trešo reizi mēģinam, visas 3 labs. Jā. No Alda. No Alda, kā? Būsim noēduši esot durianu. Es neticēju, ka mēs noēdīsim, bet ar katru reizi, kad mēs viņu ēdam, ir garšīgāks. Vai nu tiešām šitā te izvēlējās tādu, nu, viņi jau saprot, kurš ir gatavs, kurš nē. Lielā pilsētā tirdziņā viņi tirgo visas pēc kārtas. Nu jā, tieši tā. Tagad mēs pagaršosim kaut ko, kas garšojot līdzīgi mango. Baigi cietais. Jā. Tur mēs ar savu nazīti, man liekas, ka galā tikt mums nevaram. Es nezinu, kā šo te sauc, bet viņš ir baigi garšīgais tāds skābens tāds atsvaidzinošs. Riktīgi labs. Durian is better. Labi, ka pamanījām ceļmalā tantīti ar duriāniem. Riktīgi garšīgi bija. Tātad šis ir Bamba nan. Nan. Ja var ticēt Wikipēdijai, tad šitas ir endēmisks Borneo auglis, kuru sauc arī par mežonīgo mango. Un aug tikai mežā un netiek audzēts rūpnieciski.
Šobrīd vārds par briesmīgajiem Malaizijas ceļiem. Jāpaņem bišķiņ. Jā, viņam ir bišķiņ atpakaļ. Paskaties, kas par šoseju. Redzēs, kas būs tālāk. Es jau neticu nekam, ko es redzu tagad pēc vakardienas. Nē, tā bija aizvakardienas pieredze. Kino par tangu upe, jā? Šitā ir tā krokodīla upe, uz kuriem tikā var. Man augšas nevar redzēt krokodilus. Kā tā ir? Upes pliks mukā izskatīs. Esam atkal kalnos uzrāvuši augšā. Ja mēs neesam bijuši no viņiem nobraukuši lejā. Viņā būs, nu jā, tur jau bija līdzās. Bet arī tie smukie kalni un visur redzēt ir apstādīgi taču tām eļas palmām. Kas nozīmē, ka ir izcirsti meži. Ceļmalās viņiem ir interesanti. Diezgan tā visā pa vienkāršo. Bet labi, ka ir toaletes. Ja gribās var dabūt arī kaut ko ēst, kaut kā ēst, šitien tomēr negribējās. Jā. Šitien tā, nu, var jau būt neko, bet man liekas, ka mūsu vēderiem šajā vietā labāk, nē. Vietējiem jau neko noteikti. Mums tie vēderi varētu arī noreaģēt visā. Tas normāls lauku veikalīgs, ka principā ir viss. Ir ūdens, ir olas, ir kaut kādas ēdienas sagatavis. Aciņas, es domāju. Ceļi malā neko. Piestāv, paņem, brauc tālāk. Interesants tās mājās pasies, šitā vispār uz pāļiem uztaisīt. Daudz viņas tādas paceltas augšā ir. Nekāda plūda tik te nevarētu būt. Kas tas pa kalnu, kas mums tur tagad rādās? Palmas. Pats tas ir riktīgs palmas. Nu šitās palmas ir izskatās tā graciozi. Šās kokas palmas. Aplī. Izbrauc otrajā izejā. Un tad jāskatās ir izbrauc otrajā izejā. nepareizā. Kurš pilsētī? Kur tas šitā vēl skrien ir visu? Augstam pornā. Griezies pa labi. Tev patīk asas izjūtas. Kā filmās. Tad mums jābrauc ir ātrāk, lai var aizmukt. Tā mums iet, jā. Tu esi sasniedzis savu galamērķi. Yes! Tieši kurā vietā? Tāds jēska prieks. Esam atbraukuši, uzkāpuši otrajā stāvā. Un šī te ir mūsu istabiņa. Nākam. Istabiņa nav liela. Bet ir būta, ir viss nepieciešamais un ir balkoniņš. Un tas balkoniņš ir Skats ir tieši tāds, kādu es gribēju. ar skatu uz jūru.
Un pārmaiņas pēc labierīcības arī mums ir tādas šikas. Paskat, kas par podu. Un duša ar sieniņu, ka nešakstīsies uz visām pusēm. Un pasmuko. Putnelītes, tāpat tās rokas stiepien attālumā. Tieši tās zilās laiviņas izskatās, ka dzīvo. Viņi tur ziepējās, mazgājās. Nu, nevarētu būt, ka viņi tur dzīvo, bet tas tur tā kā ir izgājis dušoties. Mūsu viesnīciņa un mūsu mašīnīte te patās Toyota. Un palmas un smuki apstādījumi. Riktīgi smuki. Patīk, ko šie apstādījumi. Jā. Es nezinu, kas tur tais garajās mājiņās ir, bet skats ir baigs smukais. Šis izrādās ir Sempurnas okeāna turismu centrs. Tad viesim tūlīt skatīties, kas tur ir. Nu, interesanti vieta. Vienīgais, ja salīdzinu, ja, es nejūtos tik droši kaut kā iepriekš, jo te man tie cilvēki liekas tādi, teica, ka te jūras čigāni dzīvo, tad man liekas, ka tomēr tāds, Tas stereotips, kas tev pateicis. Nebūtu pateicis, tad tu tā nedomā. Var jau būt. Es nezinu. Ne, bet tā paskatoties, ja, viņi atšķirās no tiem cilvēkiem, kas bija kalnos, un tīri vizuāli viņi atšķiras. Viņi ir tādi smalkāki, tādi, jā, bet cik mēs esam redzējuši šo tumsnējāki, jā. Sievietām nav kapeļģīnīši. Jā, tas ir man dabisks. Dabisks, jā. Šitādus var redzēt tur tā jūras dzelmē, jā, un atrast. Forši. Un, ka iebāž roku, tad viņš nokož roku. Forši. Aizcērt sirds. Vai, ka grūti precest šeit. Labs mirgo lampiņas, kaut kas palmiņas faunā, kuģīši. Un tāda vakara noskaņa sākās. Un patīkams laiks. Oi, laiks riktīgi patīkams. Mēs te kaut kur tagad ejam. Lielais iet uz smaržu laikam. Jo mēs meklējam Big Mama ēstuvi, lielās mammas ēstuvi. Pēc smaržas drīz jau varētu būt. Jo smaržo pēc jūras veltēm. Var arī zivtiņas izvēlēties. Mēs ejam tālāk. Mēs ejam tālāk. Šeit sanāk tā, ka visa tā promenāda ir ar krociņiem. Pagad, mēs dzīvām tepat netālu. Ja tās mājiņas ir te, tad tas bija kaut kur te patās. Re, kur ir? Klāt esam. Traknās mammas restorāns. Klāt esam. Izlasīt ēdienu karti ir diezgan lielas problēmas. Galdiņi pie loga, viss ir rezervēti. Pie loga, nē, pie... Ui, man ir logs, jūra man ir logs. Bet šeit, atšķirībā no citiem krociem, šeit ir ļoti daudz vietējo. Bet no ēdienu karti saprast ir ļoti kaut ko grūti. Bet dzīve te ir diezgan tāda rosīga. Vizuāli apmēram tā kā tirdziņā mēs te sēžam tagad.
Skaties. Nē, man viss ir Ok, un kādā mīcītē, ka ņem? No, es taču teicu, svītu. Ok, and then for me fish, middle, But I don't have fillet. fillet, I yeah? don't have. I want to have whole fish. Yo. Oh, but you need to choose 120 per kilo. 1 pieces, half kilo. Then for me, brown. Okay, Tas ir brown. par kilo. Mēs ejam izvēlēties, kuras zivs mirs varoņa nāvē tūlītās. Tātad mēs piespriedīsim kādai zivī nāves sodu, jā? Ja? Ak, Dievs. Tas ir šausmīgi. Es nezinu, cik maksās, tik maksās. Tas maksā. Ak, kāpēc tie dzīvo pudelēs? Redzi? Ir šitie te omāri. Tie nekas. Jā. You want the small one? Which one you want? It's small, yeah? Jā. Small. Oi, man žēl zivtiņu. So nice. Okay? Man žēl zivtiņu, bet piedod, mēs tev apēdīsim. 70. Ну, то котик скотер, мяу, мазинās. Mums nabudzeņš. Nu, mazais zeķītis, mums nav pagaidām nekas ēdams. Bērniņš staigā tāds kāds ir. Pie blakus galdiņa ķīnieši ar irbulīšiem tik forši ēd. Mēs tā nemācēsim noteikti nekad. Tad tie noteikti no tām laivām visticamāk. Tāda izskatās. Viņš līdz ventilātoru ieslēgs maziņais. Tā, mums atnesa ēdienu. Futbolīši savējo novācis nost. Labi, es gribēju pagriezt un parādīt, ka mums ir dažādi ēdieni, bet viņi jau savus nohamīja nost. Tā, tad mums atnesa ēdienu, un es vienkārši gribēju parādīt, kāds mums ir ēdiens. Nav viss. Nu, vēl arī īsi atnāks pārējais, viss jau mums tā kā ir, man tā liekas. Man nav šitie te. Kas vēl? Tas ir 4 glāzes priekš visiem. Tā, nu vēlreiz, re, kur ir mūsu ēdiens. Es te griežu. Es griežu. Un mūsu zivs, kas ir mirusi varoņa nāvē, mūsu vēderī.